Šodien tēmā muļķības vairs nepieņemu. Es vēlos parunāt par to, kā mūs ietekmē un manipulē visādas šīs būtnes no citām dimensijām, citplanētieši un reptīļi. Jā, tiem, kuri, protams, nav šajā visā iekšā, tiem lieksies smieklīgi, bet es šo esmu vairāk kārtīgi redzējusi interneta vidē, ceļš tādās platformās kā YouTube, kur tiek video un visādas intervijas izplatīts, un tur visādi šie tā kā terapeiti pat un cilvēki ar atpazīstamiem vārdiem un vairāku 10 gažu pieredzi tur darbā, teiksim, ar tā saucamo pagātnes dzīvju terapiju, sāk stāstīt, ka, jā, šāda lieta eksistē, jo viņu klienti hipnozes laikā ir par to stāstījuši detalizētus stāstus. Es nolēmu uztaisīt video par šo tēmu, tad, kad es noskatījos vairāk kā stundu garu interviju ar šo ļoti labi atpazīstamo terapeitu, kas nodarbojās ar pagātnes dzīves tām regresijām, hipnozēm, un viņam ir kaut kāda 35+ gadu pieredze. Un viņš tur stāstīja, ka redz viņa klienti tur tagad, viņš pats nezina, kāpēc, tagad arvien vairāk sāk stāstīt, ka viņa pagājušās dzīves ir bijušas uz citām planētām, un tur viena klienta pat stāstījusi, ka viņa ir bijusi reptils uz kaut kādas tur planētas, un tad ir pieredzējusi, ka tur ir cita reptiļu suga, kas tad no tās citas planētas manipulē mūs te cilvēkus uz Zemes. Mums iestāda visādas domas, un vēl es kaut kādu mēģina kontrolēt, un viņš saka, tā visa ir patiesība, jo, zin, kaut kādi tur, viņš uzskaita, kaut kādi tur faktiņi ir realistiski, tā kā atbilst un tam līdzīgi, nu tad tas viss ir patiesība. Man, piemēram, pašais šādos stāstos, kad tur visādi tur reptīļi un radījumi cenšas mūs kontrolēt un manipulēt, uzreiz rodās jautājums, nu jā, protams, nebūtu loģiski, ja mēs būtu cilvēki vienīgie apzinātie radījumi visā tur visumā, kā noteikti ir kaut kur citplanētieši, jā, bet kāpēc viņiem visiem, nu tā kā visiem radījumiem no visām planētām, no visām dimensijām, ja tādas ir, kāpēc viņiem visiem tieši mūsu cilvēkus vajag manipulēt un koncentrēties uz mums? Jo es ticu, ka citplanētiešiem ir arī savas dzīves, savas intereses, pavisam citas lietas. Viņi nav mūsu mazā zemīte un cilvēce. Visumā tas centrs un kāpēc gan visiem būtu jāfokusējas un jācenšas manipulēt tieši mūs? Man tas jūtās kā tāds kaut kāds milzīgs, garīgais ego, kas liek, zin kā, tiešām uzskatīt, viss griežās tikai ap cilvēkiem. Pati par sevi šī pagātnes dzīvju terapija, hipnozes ir īstenībā, tā ir tāda jauna tā kā terapijas joma, un viņa ir diezgan noderīga, jo rezultāti ir labi. Turpat nav tik svarīgi, vai eksistē tādas pagātnes dzīves, vai neeksistē, un cilvēks tikai visu to rada kā metaforu. Šis process radošais palīdz cilvēkam atrast tur dziļākus cēloņus vai īstos iemeslus, kāpēc ir šis tāds emocionālais bloks un vēl nav atrisināta kāda trauma. Es pati arī esmu izmēģinājuši šādu hipnozi, un man bija tāda sajūta, ka tas ir, lai gan es neesmu pret to, ka mums iespējams ir bijušas pagātnes dzīves, vai varbūt kā arī eksistē kaut kādas citas dimensijas, un mēs to vienkārši neredzam. Bet no savas pieredzes es varu teikt, ka šī hipnoze ir vairāk tā kā tas smadzeņu radošais process, līdzīgi kā sapņošana, kad mēs šādā meditatīvā dziļā stāvoklī cenšamies ar kaut kādu metaforu un radošo rīku palīdzību atrisināt šīs savas problēmas. Un, ja, piemēram, ir kaut kādi gadījumi, kad cilvēks tiešām tur ar visādiem faktiem un pilnīgi vārdiem visu nosauc
par tādiem, tā teikt, mazajiem cilvēciņiem, kas, nu, nekur tā netiek pieminēti, bet varbūt kaut kur tikai arhīvos var izrakt informāciju par viņiem, nu, tad iespējams, nu, varam arī tad pašaubīties, nu, varbūt tiešām arī tā ir bijusi tā cilvēka iepriekšējā dzīve. Bet vairumos gadījumu vienkārši, kad cilvēks tādu šķietam pārliecinošu un detalizētu stāstījumu dod, tā ir tikai tā pati fantāzija, ko rakstnieki izmanto, lai radītu visus šos tēlus, grāmatas, filmas un tam līdzīgi. Šādi cilvēki, kuriem ir pat tā kā kaut kādi grādi un viss tas un attīstīts tā kā vārds publikas priekšā, viņi skatoties uz šādām lietām aizmirst par tādu aspektu, kā mums cilvēku smadzenēm ir tik apbrīnojami radošie centri, kas spēj radīt no šķietami nekā tik pārliecinošus, detalizētus stāstījumus, kad tie liekas reāli. Un šīs hipnozes, kur cilvēki tā kā iekļūst savā pagātnes dzīvē, kas līdzinās tādam vienkārši padziļinātam plūsmas stāvoklim, vai var salīdzināt ar tādu tā kā sapņošanu, arī cilvēks smadzenes tieši tāpat, kā viņas, piemēram, rada tur visādus morgus, kam mēs noticam tajā brīdī, viņas spēja radīt arī šos realistiskos stāstījumus ar smalkām detaļām, kas ir pat aizgūtas no lietām, ko mēs apzināti neesam piefiksējuši vai ne, bet smadzenes ir kaut kur tur zemapziņā redzējuši, nu, piemēram, kaut kur kādu bildīti vai informāciju garām ejot esam tā kā paredzējuši, bet nemaz neatceramies, ka mēs to zinām, un tad, nu, smadzenes ieliek to perfekti šajā stāstījumā, un tad ir tas arguments, bet es neesmu lasījis grāmatu par to, es neko par to nezinu, bet, nu, redz, smadzenes ir šos faktiņus piefiksējuši, un tad saliek smuki stāstiņā. No psiholoģijas viedokļa, kas šeit notiek, tā ir formā viens veids no disasociācijas, kas ir raksturīgi arī, piemēram, kristiešiem un viņu uzskatiem par sātanu, velnu, kad cilvēkam ir šīs spējas tā kā izvērtēt un tā kā tiesāt, ja, visu, kas ir labs, slikts, viņam patīk, nepatīk. Un ir grūtības pieņemt, ka kaut kādas, nu, teiksim, ļaunas domas vai impulsi, vai arī, nu, varbūt ne ļaunas, bet kaut kādas tā kā stulbas, muļķīgas, šīs visas idejas nāk tiešām no viņiem pašiem, no kaut kur viņiem iekšienes, tas liekas cilvēkiem baisi, un vieglāk ir to tā kā izlikt ārā, piesaistīt to kaut kādiem tur reptiļiem no citām planētām, būtnēm no citām dimensijām vai visiem šiem radījumiem, vai ļaunajiem gariem, kam piedēvē tā kā šo vēlmi un spēju mūs tur hurpties pa smadzenēm un manipulēt mūsu domas, kamēr mēs kā, nu, tā kā neko nezinoši upuri, nabadziņi tur neko nespējam darīt, vai ne? Mani novērojumi, no kurienes rodās šīs tā kā ļaunās domas un impulsi, ir, ka tas nāk no mūsu tādas primitīvās, vairāk ekstrēmās izdzīvošanas daļas, kas var būt tiešām biedējoši mums pašiem un iedarbojās tad, kad mums, teiksim, kāds uzbruk un vienīgā izeja ir uzbrukt pretī un iespējams tā kā vai nodarīt pāri tam radījumam vai otram cilvēkam, kas mums ir uzbrucis vispirms. Šī agresija, nu, tā kā pretuzbrukums, lai glābtu sevi, vai arī tie impulsi, kad pārvarēt kaut kādas tur morāls un visas citas lietas, un kad, nu, ir bijuši atsevišķi tie šausmu stāsti, kad šie ekstrēmie ceļotāji tur kaut kur kā ir iesprūduši un viņiem nav glābiņš, un tad viņi tur apēd kādu līdzcilvēku, lai izdzīvotu, un tad nu, pēc kāda laika viņas izglābi. Tas viss nāk no tā, nu, izdzīvošanas instinkta ekstrēmos apstākļos. Un tad mans novērojums ir, ka šis instinkts mums visiem mīt tur dziļākajos zemapziņas līmeņos, un tad ikdienā tad izmet mums, ja mēs esam, nu, teiksim, emocionāli nošokēti vai traumēti vai kā citādāk, tad viņi izmet kaut kādas šīs, nu, pavisam tādas ļaunās domas vai impulsus. Un ko ar to iesākt? Es ieteiktu nevis to
Ja vienīgais tiešām ļoti vajag šo disasociāciju, tad var piešķirt, izveidot savu to avatāru, ja, kuram piešķirt to lomu, ka jā, viņš ir atbildīgs, nevis tā kā es pats, līdz tu sāc strādāt ar to un sāc būt spējīgs pieņemt to kā daļu no sevis. Bet citos gadījumos es ieteiktu to vienkārši neatgrūst, nenoliegt, bet uztrenēt sevi, kad tu saņem šīs domas vai impulsus, viņus vienkārši noķert un atzīmēt sev, daļa no manis cenšas mani pasargāt. Tad tu vari pajautāt sev, no kā, kas man tik ļoti sabiedēja, ka šī daļa sāk ticēt, ka mani vajag pasargāt, manai dzīvībai draud briesmas. Nostādīji sev tā, ka tu neatgrūdi pieņem to kā daļu, bet un saki, piemēram, paldies, ka centies mani pasargāt šai daļai, bet es visu kontrolēju un tad izfiltrēt, nevis izpildīt to, ko tu saņem kaut kādus tur tumšās domas vai impulsus, bet visu izfiltrēt, tad šie tumšie impulsi, viņi arī tā kā pamazām izgaist, atslābinās un viss ir kārtībā. Tāds ir mans skatījums uz šo tēmu, ko es esmu iemācījusies no psiholoģijas un arī pašas pieredzes. Tu droši vari pakomentēt savu viedokli, pastāstīt, ko tu par to domā. Un citādāk, līdz citai reizei.